Es tev iedošu to bumbu. Sanci to domāju, nu ja tu man ilgi nedodies, pametīšu šo pozīciju. Tagad gan abi kungi labi saspēlēs savā starpā un uz tukšiem vārtiem. Uz tukšiem vārtiem. Bemberga meitenes no distances, kā viņš visai viegli tie galā nelikās. Visai spēcīgs, bet ar pirmo, ja viņš tika galā, tad ar otro ne. Manuprāt, nu, ja ir arī ar tik labi apveltīts metienu, gan no vietas, gan kustībā Kovaļevskis! Pirmo reizi Tā ārā no cīņas labi atrod Edijs Šember. Edijs pēc pagrieziena arī izdara metienu. Vēl ir laiks vēl vienam metienam un Virsniņš met un Bobeņa vārtos. Vai pat ja tu esi zaudētājos ar -2 nekad, nu nevar justies ļoti labi, bet tajā pašā laikā ļoti daudz laiku tagad tūtāsies pret Magonu. Izdodas noķert pretus. Drojums 1-0 šeit līdz tukšiem vārtiem izspēlē Ulbruks florbolistu un manuprāt, ļoti daudz florbolisti Lielvārds komandā ir apveltīti ar ļoti labu metienu. Daudz pamaiņas savu un Armats Savins. No tās pašas pozīcijas viņš bija precīzs. Tas svarīgs 2 minūtes. Savins. Viņa mēģinieks vēlreiz un vēlreiz precīzi. Sezonas sākums, pirmais aplis, ja tā var teikt, nu, tādā gadījumā ar to, ka kā jāizturās komandas biedriem, problēmas nav. Mihailovskis! Minūtes atlikuši spēles pamatlaikā, nu jau noteikti jāpiemina vārds pamatlaikā, jo ir visas iespējas mums redzēt pagarinājumu. Valters Lapiņš domā citādāk un vēl stipriem kungiem. Nu nevienmēr izdodas kādam izsist no līdzsvara Vilman. Nu šoreiz Bofeldam izdevās Kovaļevskis to vārtu priekšstams. Tiesnešu vērtējums, jā, bet bumbiņi ir jāspēlē, nevis tā ir jātur. Ne, visai veiksmīgs Savinam pirmais pieskāriens. Kovaļevskis pēc cepures triekelēs no 0-6 panāk 6-6, no kur no 90 sekundēs šeit gan Šeinbergs domā citādāk, ja kāds gūs.